Anksčiau tai taip, nes jeigu 5 vidurinės direktorius pasakė ypač, kad dabar tokiems nebūtinai mokytis. Tai kaip čia nesijausia diskriminuojama. Tagad katru dienu Ivona apmeklē centru, kas specializējas cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpē. Valakupju centrs piedāvā arodu apmācību, lai palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties darba tirgū. Ivona mācās grāmatvedības kursos. Taip jaučiuosi, kadangi aš jaučiu daugiau įsigijusi žinių ir esu pasiruošusi psichologiškai. Žinau, kad yra tokių žmonių dirbančių ir kadangi aš šiek tiek pergyvenu, bet vis tiek aš žinau, kad aš būsiu ten apmokyta ir... Tagad viņa ir nonākusi visgrūtākajā fāzē. Jāatrod darba devējs, kurš pieņemt viņas pieteikumu. Daudz cilvēki joprojām cīnās ar aizspriedumiem. Le gros problème en matière de discrimination est qu'elle est héritée d'une tendance historique où l'individu a tendance à discriminer l'autre parce que l'autre a une différence et qu'un code de valeur d'une société va avoir tendance à se préserver et à rejeter la différence. Donc tout l'enjeu est de changer cette première approche et d'avoir une approche positive à la diversité qui donc passe par de la sensibilisation et par un travail d'éducation profond. Atgriezīsimies Belfastā. Good morning. My name's Aidan Fitzpatrick. I'm one of the Employment Development Managers here in the Equality Commission. You're all very welcome to the Commission today for one of our employer training sessions. Today we're going to cover an overview of equality law here in Northern Ireland. We're going to concentrate today on the employment aspects of the law. Vienlīdzības komisija regulāri organizē seminārus darbdevējiem. Even with the best of legislation, either at the European or at the national level, you cannot be sure that discrimination will stop unless the mentality of each of us changes. Cilvēki baidās no citādā. Pēc studijām Londonā Santa tikko atgriezusies dzimtajā Lietuvā. Viņa zina, ka Viļņā viņai vajadzēs atsaukt atmiņā savus vecos refleksus un slēpt to, ka viņa ir lesbieta. Man atrodo, dėl abiejų dalykų aš nesistengiu to sakyti, nes visų pirma, aišku, aš niekada jokio agresyvumo nepatyriau, bet ir nenorėčiau. Ir aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad kam sakyti žmonėms, kurie to nesuprastų, kam jiem reikia žinoti, nes tai sukeltų daugiau problemų. Diskriminācija sastopam ne tikai nodarbinātības sfērā. Vairākas asociācijas cenšas par šo jautājumu informēt sabiedrību. People still can be bullied in school, and schools have no legal obligations to take any action against bullying. You can be still called and sent to a veterinary doctor when you're going and reveals that you're homosexual, as one man from Poland revealed to us. A couple from Portugal, lesbian couple from Portugal, told us that when they were having a romantic dinner in a restaurant, they've been asked to leave. Ārpus darba tirgus vienīgais diskriminācijas veids, kas aizliegts ar Eiropas direktīvu visās dzīves jomās, ir rasu diskriminācija un diskriminācija pēc etniskās izcelsmes. Vairākas organizācijas ir aicinājušas papildināt likumdošanu, lai aizsargātu cilvēkus arī ārpus darba tirgus. Eiropas Savienība ir pārliecināta, ka tas ir nepieciešams. The organizations that support the interest, they're all in favor. The business world, perhaps a bit afraid of complications of a legal nature, of a financial nature, and some member states who are saying, well, is this not something we can sort out ourselves without the European Union? But my response to the negative voices has always been, we are not talking here about something which we, how shall I say, should think about as a luxury which we can or cannot afford. Non-discrimination is related to the fundamental value which the European Union is proud of equality between each and every one of our citizens. Good morning, you're through to the Legal Division of the Equality Commission. Paddy Conway speaking, how may I help you? I applied for a promotion work and I didn't get it. And the person who did get it was much younger than me and of a different race, and I just wanted to know what I should do. If you believe you've been discriminated against in relation to not getting... Par diskrimināciju nodarbinātības sfērā var tikt piemērotas nopietnas sankcijas.
Diskriminācijas upuri var iesniegt prasību tiesā un saņemt šajā procesā palīdzību no vienlīdzības organizācijām. Of the 3,000 individuals who come to each year, about 500 apply to us for legal assistance with help, and our staff again advise people how to apply for legal assistance. Once they're assisted, our staff also provide legal representation for them in the local courts and tribunals. The ending was that the case was proven and I was awarded substantial compensation. Terijs Makojs saņēma kompensāciju par nodarīto kaitējumu 70,000 mārciņu apmērā. Sankciju apmērs dažādās valstīs atšķiras, bet Eiropas direktīvas tikai nosaka, ka piemērotajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atrunātām. Okay, we're now in Sandy Row, which is pretty much 100% Protestant. It's a Protestant enclave situated in South Belfast. Ricardo Cafola ir iesniedzis tiesā prasību par citu diskriminācijas veidu. Viņš bija Belfastas protestantu daļas viesnīcas vadītājs. Tā kā lielākā daļa darbinieku nāca no vietējo iedzīvotāju vidus, viņi bija protestanti, bet Ricardo un viņa asistents katoļi. The local community had issues with us because of our religion and because of our position within the hotel as well. Viesnīcas vadība Ricardo un viņa asistentu atlaida no darba, pēc tam, kad darbiniekiem protestantiem tika piemēroti disciplināri sodi. We were fired actually for the reason of poor timekeeping. It was later found that because of our religious beliefs, that's why we had been fired. Ricardo konsultējās arī ar vienlīdzības komisiju un šajā tiesas prāvā uzvarēja. Atgriezīsimies pie Ivonnas. Viņai ir tikšanās lielveikalā, kur viņai tiek piedāvāts pirmais darbs. Kęstutis Atrankų vadybininkas, labai diena Kęstuti. Mes su Ivona atvažiavom apžiūrėti darbo vietos pritaikytos neįgaliajam, dirbti kasoje. There is a lot of misunderstandings about what disabled people are capable of. They are very often looked at people that cannot do certain things instead of what they can do. And the disability is then seen as a very big obstacle, which in practice it may not be. But even if it's an obstacle, it's very often possible to address that. Tas bija Valakupju centrs, kas pārliecināja darba devēju, ka Ivonnai var uzticēties. Centrs arī kontrolē viņas darba vietas iekārtošanu. Mūsų visuomenėje vyksta teigiami procesai, dideli teigiami procesai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau vis dėlto dar mūsų visuomenėje pasitaiko atvejų, kai darbdaviai, kiti visuomenės nariai vis tik neatsikrato tų stereotipų apie ir to neigiamo požiūrio į neįgalųjį kaip į lygiavertį darbo rinkos dalyvį. Pat ja kasieres darbs nav Ivonnai ideāls karjeras sākums, viņa pat nebija sapņojusi, ka kādreiz spērs pirmo soli strādājošo pasaulē. Kažkaip atrodė, kad neįmanoma. Tai, ypač kasoje dar tokia didelė parduotuvė, tai nebuvo nesvajonės. Eiropā simtiem organizāciju un projektu cenšas cīnīties ar diskrimināciju. Eiropas komisijas darbs neaprobežojas ar likumdošanu, tā atbalsta arī lielu daļu šo projektu, īpaši tos, kas orientēt uz sabiedrības informēšanu. Eiropas komisija organizē arī apmācības un informācijas kampaņas. Turklāt Eiropas komisija ir pārliecināta, ka nacionālajā līmenī joprojām šīs aktivitātes jāveicina. We are now in contact with all the member states because we have looked at the national legislation and we have come to quite a number of questions whether the basic rule at the European level has been properly translated into national law. That is the role of the European Commission, to make sure that what has to be done is done properly. And we believe that there is still improvement to be done.
And since we have come to that conclusion, we think there is an extra reason to look wider now and to look also at the other causes of discrimination outside the workplace. Eiropā joprojām pastāv diskriminācija, taču Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir arvien vairāk līdzekļu, ar kuru palīdzību cīnīties ar dažādiem diskriminācijas veidiem. Viena no cīņas daļām ir tiesības runāt par šiem jautājumiem tā, kā to darīja šie cilvēki. Mēs ceram, ka drīzumā tādi cilvēki kā Džesprīts, Ivona, Rikardo, Arnolds, Terijs vai Santa pret dažādiem atstumšanas veidiem būs aizsargāti.